kad sieviete ilgstoši ir bijusi pakļauta tur, kur viņai nebija tiesība būt patiesai, kur viņai bija jāpielāgojas un jāklusē, viņa sapņo, ka izkļūstot no toksiskām attiecībām, beidzot kļūs brīva, viegla un neatkarīga. Bet realitātē bieži notiek pretējais. Gadu gaitā dzīvojot blakus sapūšam vīrietim, viņa pati sāk pūt, viņa nes līdz nosodījumu, aizvainojumu, dusmas. Un pat, kad aiziet no šīm attiecībām, viņa turpina skatīties uz viņu, kā nosodīt, kā pierādīt, ka viņš ir sliktāks. Un tad notiek pats bīstamākais. Viņa nepamana, ka ir pārvērtusies par to pašu cilvēku, no kura tik ļoti gribēja aizbēgt. Viņa sapņoja būt neatkarīga, skaista, brīnišķīga, viegla sieviete, bet iekšēji turpina dzīvot kā upuris. Un kas notiek? Viņa dara pāri tikai sev, jo tik ilgi, kamēr viņa skatās uz viņu, viņa arī ir saistīta ar to vīrieti. Tik ilgi, kamēr viņa nosoda viņu, viņa turpina dzīvot viņa dzīvi, ne savu. Brīdī, kad sieviete pārstāja cīnīties ar viņu un sāk skatīties tikai uz sevi, tikai tad viņa atgūst savu spēku. Un tikai tad var atgriezties pie tās patiesās sievietes, kāda viņa patiesībā ir. Viegla, skaista, brīva, brīnišķīga. Un man ir patiesa gandarījums redzēt izmaiņas klientu dzīvēs. Tas vieglums, kas pārņem jau pēc pirmās sesijas, ir acīm redzams un to nevar notēlot. Ja arī tev ir apnicis dzīvot tajā aburtajā lokā, kur tev liekas, ka tev ir ar kādu jācīnās, piesakies uz konsultāciju. Es zinu, ko darīt.